Un arī gatavs. Beidzot kāpt ringā Māris Dīdžus sasveicinās ar savu oponentu. Igors Paulovs ātrumā atgādina. Noteikums sports ļoti labi zina, ko viņi drīkst, kas ir atļauts un tā tālāk. Tiesneši uzdevums, kādi ir galvenie tiesneši uzdevumi, tie ir divi, gribētu teikt. Viņam ir jāskatās, lai sportisti un viss notiek noteikumu ietveros. Otrais, kurš varētu būt arī pirmais, galvenais uzdevums, viņam jāskatās, lai sportists, viņam jājaucās brīdī, kad sportists var gūt kādu smagu savainājumu. Tā kā, un labi, ļoti aktīvi ir sāksies cīņa, redzam, tas ir tas, ko es teicu. Abi agresīvi tipa sportisti, viņam jau bija plānota cīņa, cerēja, ka viņi ap divi tā kā gaida, jo daudz skatītāji gaidīja, ka viņi Latvijas čempionātā tiksies savā starpā, bet tā kā katrs startēja no sava zara un līdz finālām tikai uzbeks. Dīdžus izstājās pusfinālā. Un redzējām, šis ir, redzam, kas tas ir pa kickboks? Šis ir kickboks nosacīti tāds standardizētais. Jo redzam, viņi cīnās ar kickboksa cimdiņiem. Tie nav boks, tā kā parasti kickboksā ir boks cimdi. Šis ir cage kickboxing, kickboks būri, ļoti populārs Āzijā. One Championship ir tāda organizācija, kur ļoti praktizē šādas cīņas. Un šeit smuki noķēra savu pretinieku. Kuhordžonovam aizrāda Igors Paulovs par to, ka tika saķerts papēdis. Savulaik arī Igors Paulovs pats Tukumā milžu cīņās ir cīnījies. Nu, viņu cīņu daudz vēl joprojām atcerās, ja nemaldos, tas bija 2012. gads. Paulovs cīnījās ar Dzinti Ileķi, uzvarēja tajā cīņā un pēc punktiem viņš kontrolēja. Nu, tā bija viņa cīņa un pieļauja vienu kļūdu un izlaida sitienu un tika nakautēts. Dzintim Ileķim tā bija, manuprāt, pati iespildīgākā un spilgtākā uzvara viņa profesionālā karjerā. Un tagad Paulovs koncentrē. Un šeit ir cieta pēc grieztās sitiena. Kuhordžonovs, viņam atskaitīts knockdowns. Vai Kuhordžonovs turpinās cīņu? Kuhordžonovs ir piecēlies kājās, ieliek kapi un Igors Paulovs izskatās, ka ļaus turpināt cīņu. Ko Paulovs teica, atkārtojumā varēs, ne, redzēsim, tā kā viņš gribēja rādīt atkārtojumā šo epizodu. Kapi ir viss kārtība, jo tieši to arī meklēja tiesnesis. Un šādā, protams, viņš ir sapratis, ka viņš var šo cīņu, un gongs kaut kādā ziņā šobrīd nāca par labu Kuhordžonovs iekliedzās. Atkārtojumā gribētu redzēt vēlreiz šo epizodu, pēc kuras Kuhordžonovs atdās ringa dēļiem. Viņš ļoti prātīgi, ļoti apdomīgi strādā. Un šeit jau korpusā jau cieti pēc izlaistās sitiena Kuhordžonovs. Un šeit elementi no MMA, kas nav atļauti kickboksā, protams. Un šeit, lūk, te pat sanāca ar alkoni trāpīt. Tiesas to nepamanīja, ar alkoni nedrīkst sist. Ar alkoni nedrīkst sist. To pirmajā reizē neredzēja, tagad mēs esam Kuhordžonovs stūrim. Tad viņi tautieši, abi sportisti, kas tad citā bija startējuši arī šeit. Un, ja godīgi, kā es teicu, varētu iedomāties, kurš sportists lielākoties arī tieši par latviešiem runājot, kurš nav izgājis cauri milžu cīņām. Principā tā ir. Šeit tiek podrināti jaunie perspektīvie sportisti, jo šeit ir tāds nopietni tiek vērtēti jaunie talantīgie sportisti. Viņi izvēlēti skatoties viņu iepriekšējās cīņas amatieru čempionātos, un tad tiek viņi, protams, aicināti piedalīties šeit, Tukumā, milžu cīņu pasākumā. Labi strādā ar kājām Džauhirs Kuhordžonovs. Kuhordžonovs piespiež Dīdžu pie žoga. Šeit cīņa kliņšā, kas nav atļauts kliņšā. Atļauts ir tikai viens sitiens, vai tas ir cēle, vai tas ir ar roku, vai tas ir kāja. Un šeit grieztais. Vašī aizgāja galvā no Kuhordžonova. Šis labi rauns iesācies priekš
viešņas no Uzbekistānas. Obā atkal nogāžās, bet šeit tomēr ir kickboks. Šeit, lai arī ar maziem MMA cimdiņiem, tik un tā, tas ir un paliek kickboks. Jā, nu Mārdiģis stūri, kā jau teica, Atvars Armanovičs, kādreizējais Latvijas top MMA cīkstons. Vispirms, ka treniņu procesā arī tīri tā, lai paplašinātu redzesloku, arī varbūt palaužās puiši, bet šeit nedrīkst, šeit noteikumi neļauj to. Pēc izlaides sitienu, kaut ko Džono zemē, knockdowns netika atskaitīts, tā kā viss tur ir kārtībā. Diģis arī saņem vairākus sitienus, un šeit maunta pozīcija. Nu tāda, jā, tas brīžiem tiešām šī cīņa atgādina MMA, bet tās ir kickboks. Krīt un gāžās puiši. Atgādina, ka Mārdiģis ir sudraba krāsas šortos. Savukārt Uzbekī pārstāvošais Džavohirs Kokodžonovs melnajos šortos ar priekšā uzrakstu one. Otrais rauns ir galā. Vēl priekšā, un lūk, arī dzirdējām fonā Igor Paulovs, kurš teica, Kokodžonov viņš necīnīs. Tas domāts ir tāds, ka šī nav MMA cīņa. Dzirdam šobrīd fonā, kā fona balss, man Isaģeņā, viņš saka, viņš izdara mazāk, bet trāp. Un sit un trāp. Tev nevajag skriet virsū. Šobrīd jā, tulkoja man Isaģeņā, kurš sekundē Uzbekistānas pārstāv Džavohiru Kokodžonovu. Un arī piebildi bija no Manuela, ka cīņa ļoti labi cīņa. Un trešais rauns būs izšķirošais. Un šis otrais rauns man gribētos teikt, ka bija nedaudz labāks Džavohiram Kokodžonovam. Un otrais rauns, jāpaskās, ko domā sāntiesneši, bet man liekas, ka šis rauns es gribētu tā kā Kokodžonovam. Pirmais rauns bija viennozīmīgi Mārdiģis, un tad trešais teorētiski vajadzēja būt izšķirošai. Labs sitiens korpusā. Jeb kā saka mūsu kolēģi no ASV komentētāji, middle kicks. Labs sitiens no Kokodžonova, bet šāds sitien laikam īpaši nesatricina Mārdiģu. Maziem cimdiņiem ir pavisam savādāk boksēt nekā ar boksu cimdiem, jo šeit arī aizsargāšanās pavisam savādāk. Stils. Izskatās, ka Paguris ir Uzbekas pārstāvs. Uzbekistānas atlēts. Iespējams nebija gatavojies, ka tik daudz vajadzēs aizdīt ringā. Iespējams cerēja, ka ātri viss varēs izdarīt. Aiziet, turpinam cīņu. Diģis ir saprats, ka viņš... Paskaties, kāds labs mēģinājums bija ar griezto sitienu noķert pretinieku žokli. Apnikās Igoram Paulovam šī te krišana, ko demonstrē Džavohirs Kokodžonovs. Igors prasīja, vai tu esi gatavs turpināt, un Džonovs saka, jā, es esmu gatavs. Un šeit turpina. Izskatās, tomēr nav gatavs. Vārdiski ir gatavs, bet fiziski nav gatavs. Izskatās, ka Kokodžonovs ir nogurs, ļoti nogurs. Pats gāžās zemē. Un tas, protams, atvieglo dzīvu un uzdevumu Mārim Diģum, kuram laba aizsardzība, kā redzam, rociņas visu laiku ir pie, un te viss. Te izskatās, ka būs atkal knockdowns. Viss. Igors Paulovs noņēma no trases Džavohiru Kokodžonovu. Un tas nozīmē to, ka trešajā raundā ar teicu, ko knockout uzvaru izcīna
Māris Diģis. Nu, Mārim Diģim man šī neteikšu, ka bija viegli cīņa, bet tas bija ļoti labs ģenerāla mēģinājums pirms, jau kā jau es teicu, 3. decembrī gaidāmā turnīra, kurā viņš ņems dalību un cīnīsies par uzvaru, aizstāvot Latvijas valsts godu. Es neesmu informēts, cik latvieši šajā turnīrā piedalīsies, bet, manuprāt, Māris Diģis un varbūt ir vēl viens. Bet iespējams, ka Māris Diģis būs vienīgais latvietis un prieks redzēt, jā, Māris Diģis apakaļ apritē, redzēt elitē un arī tās cīņas, protams, tiks translētas TV, kurā televīzijā šobrīd jums to nevarēšu pateikt. Es pieļauju, ka šeit par Latvijas televīzijām runāja, iespējams, ka bez tos pats. Man šobrīd nav precīzas informācijas. Jā, nu labi, vairāki interesanti momenti bija šeit novērojami, bet gala rezultātā Džavohirs Korģonovs piedzīvoja sakāvu 3. raundā, teica, ko nakautu, un līdz ar to uzvaru svin šajā duelī Māris Diģis no Kuldīgas.